LSDSP, Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas, tādi aizsākumi, vismaz tagad, modernajā, vai pareizāk sakot, pēc neatkarības atjaunošanas periodā, ir īstenībā meklējami mūsu trimdas latviešu, no trimdas latviešu vidus, tas ir atzimis, tā varētu teikt, viss šī partija. Šis jautājums ir taisni tāpat kā ar Latvijas valsti. Ja? Mēs atjaunojam, teiksim, ja, Latvijas valsti. Mēs nedibinājām jaunu valsti. Ja? Tas pats ir arī ar LSDSP. Mēs atjaunojam LSDSP darbību Latvijā. Mēs nedibinājām jaunu, teiksim, ja, kaut kādu sociāldemokrātisku partiju, varbūt ar tādu pašu nosaukumu, kāds bijis kādreiz, vai teiksim, nē. Bija nepārtraukts LSDSP darbs visu okupācijas laiku, un mēs atjaunojam šīs partijas darbību Latvijas, kā saka, teritorijā. Sākumā tur bija arī diezgan tādi nosacīti, varbūt, tādi ierobežojumi, ja, kad ārzemju komitejai bija vismaz organizējot atjaunošanas kongresu pietiekami liela ietekme visās tajās lietās, bet pēc atjaunošanas kongresa tad attiecīgi jau LSDSP, kā saka, pilnasinīgi funkcionē Latvijā.